Mēs esam jauni, mērķtiecīgi, un mēs nesēžam uz vietas. Gribam ceļot un iekarot jaunus apvāršņus. Mēs visi gribam piederēt. Daudz tieši šīs vajadzības vadīt iesaistās jauniešu organizācijās. Es mācos 12. klasē, un pēc tam es plānoju braukt kādā IVS programmā, vai arī doties uz Āfriku brīvprātīgajā darbā. Es domāju doties pēc vidusskolas brīvprātīgajā darbā ar mūsu apmaiņu. Man doma ir doties uz Dienvidāfrikas Republiku. Tur ir līdzīgi kā vidusskolas apmaiņā, tu dzīvo ģimene, viesģimenē, ģimene tev nodrošina ēšanu bez maksas un arī gultas vietu. I came to Latvia 1 year ago to Youth Against AIDS and as a volunteer, I work as volunteer. Brīvprātīgais darbs ir lieliski iespēja savu hobiju pavērst jaunā aspektā un kādam kaut ko iemācīt. Tā ir iespēja būt sabiedriski aktīvam, parādīt savus talantus un prasmes, iegūt jaunus sociālus kontaktus, redzēt pasauli un sabiedrību un īstenot savas idejas. Protams, uz gadu pamest savu dzimteni un iepazīt pavisam citu kultūru ir arī liels izaicinājums. I think this is very good and very nice experiences because of to live in another country for 1 year. It is not easy. You are without your friends, you are without your family. You have to start your life again. Iespēju un izaicinājumu ir ļoti daudz, tāpēc jauniešiem palīdz Eiropas jauniešu brīvprātīgā darba koordinēšanas organizācijas. Esmu no brīvprātīgās organizācijas AFS, un mēs piedāvājam vairākas lietas. Mēs piedāvājam sūtīt bērnus apmaiņā mācībās ārzemēs uz gadu, pusgadu. Mēs piedāvājam bērnus uzņemt Latvijā, un mēs piedāvājam arī brīvprātīgo darbu. Man plāna tuvākajā laikā ir jauniešu projekts, kas ir apmaiņa tieši par brīvprātīgo darbu, kur brauks jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kā arī no Sīrijas un Marokas, kas ir no vidusjūras reģionu valstīm. Kā mums būs jauniešu apmaiņa, kur mēs sabrauks vairāk jaunieši un tieši ar mērķi uzzināt, kas ir brīvprātīgais darbs. Iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā un dažādos projektos sniedz zināšanas un iemaņas, kuras augsti vērtē arī potenciālais darba devējs. Kad tu beidz vidusskolu, tev parasti nav darba pieredze. Un to, kad tu mēģini iekļūt šajā darba tirgu, tad darba devējs saka, kāda tev ir pieredze, ko tu esi darījis līdz šim. Līdz ar to, man liekas, tajā brīvprātīgajā darbā tu iemācies organizēt, tu iemācies koordinēt, tu iemācies filmēt un intervēt. Tad ir daudzas lietas, ko brīvprātīgā darba ietvaros tu vari iegūt sev, priekš savas personības un priekš savu CV. Mērķtiecīga un organizēta brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta no 1998. gada. Jauniešu interese ir liela un tiem ir pieejama plaša datu bāze, kurā var izvēlēties sevi interesējošo jomu un valsti, uz kuru aizceļot. Process bieži vien ir ilgs, un, lai to realizētu, ir nepieciešams atrast nosūtītāju organizāciju un saņēmēju organizāciju. Atkarībā no izvēlētās jomas un laika jaunieši vada pulciņus vai, piemēram, palīdz jauniešu centru ikdienas darbu koordinēšanā. Tā kā man gadījās jauniešu centrs, man iepatikās tā sociālais darbs, un uzreiz pēc tam, kad biju Anglijā, es pieteicos praksi tur citā jauniešu organizācijā, un tā kā man bija jau 7 mēnešu pieredze jauniešu centrā, ir tieši tikpat veciem jauniešiem man uzreiz pieņēma. Un arī Latvijā es mēģināšu stāties tur sociālā aprūpē. Katrs 3. eiropietis atzīst, ka aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā, un ap 80% uzskata, ka Eiropā brīvprātīgās darbības ir nozīmīga demokrātiskās dzīves sastāvdaļa. Kuntī Berzīnska, Olga Fedjuhina, projektam Jaunieši par demokrātiju.